denārija divnieks taisnā pozīcijā. Kad denārija divnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola dinamiku, pielāgošanās spējas un spēju balansēt starp dažādiem pienākumiem un iespējām. Šī kārts rāda, ka tu veiksmīgi spēsi tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, ja vien būsi elastīga un gatava pieņemt pārmaiņas. Attiecību jomā denāriju divnieks norāda uz vajadzību atrast līdzsvaru starp personīgajām vēlmēm un partnera vajadzībām. Ja esi attiecībās, šis var būt gads, kad jums būs jāsaskaņo dažādi pienākumi un jāpielāgojas vienam otram. Tas ir labs laiks, lai kopīgi plānotu nākotni un pieņemtu lēmumus par svarīgiem jautājumiem. Ja esi viena, denārija divnieks var liecināt par jaunu cilvēku tavā dzīvē, kurš, iespējams, nāks ar zināmiem kompromisiem, bet arī piedāvās iespēju veidot harmoniskas attiecības. Darbu un finanšu jomā šī kārts norāda uz nepieciešamību prasmīgi pārvaldīt vairākus uzdevumus vienlaikus. Iespējams, tevi gaida jauni piedāvājumi vai iespējas strādāt pie vairākiem projektiem vienlaikus. Finansiāli denāriju divnieks aicina būt uzmanīgai ar budžetu, jāsabalansē ienākumi un izdevumi, lai izvairītos no liekas stresa. Un atceries, denāriju divnieks tev saka, ka dzīve ir kā deja, kurā svarīgi turēt ritmu. Kā saka, 2 denāriji vienā rokā labāk nekā izkaisīti pa kabatām. Šogad esi elastīga un baudi dzīves kustību. Denāriju divnieks apgrieztā pozīcijā. Kad denāriju divnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz grūtībām uzturēt līdzsvaru starp dažādām dzīves jomām. Tas var būt laiks, kad tu jūties pārņemt ar pienākumiem vai nespēji pieņemt skaidrus lēmumus, jo tevi kavē apjukums vai neziņa par prioritātēm. Attiecību jomā apgrieztais denāriju divnieks var liecināt par nesaskaņām vai izaicinājumiem atrast līdzsvaru attiecībās. Ja esi attiecībās, iespējams, tu vai partneris cenšaties saskaņot atšķirīgus dzīvesveidus vai mērķus. Tas ir laiks, kad svarīgi atklāti runāt par to, kas jums abiem ir būtiski. Ja esi viena, šī kārts var norādīt uz to, ka tava dzīve ir tik aizņemta vai nesakārtota, ka ir grūti atrast vietu jaunām attiecībām. Darbu un finanšu jomā apgrieztais denāriju divnieks brīdina par pārslodzi vai grūtībām pieņemt efektīvus lēmumus. Tu iespējams jūties izsmelta no mēģinājumiem žonglēt vairākas lietas vienlaikus. Finansiāli šī kārts norāda uz nepareizu izdevumu plānošanu vai grūtībām sabalansēt ienākumus ar izdevumiem. Un atceries, apgrieztais denārija divnieks tev saka, ka līdzsvars ir kā zirga josta. Ja tā pārāk stingra, zirgs nevar kustēties, ja pārāk velīga, josta nokrīt. Kā saka, 2 denāriji nevar tikt vienlaikus nošķirti. Šogad strukturē savu dzīvi un dod priekšroku prioritātēm.